labākais sezonas sākums, 16 spēlēs, 6 panākumi. Bet, nu, protams, noteikti var jāiet šajā spēlē. Tagad Kaspars Klamers dodas priekš. Pirmais metiens Klamera izpildījumā. Edgars Doniņš atvērt šo. Pirmais bīstamais moments. Gins Ciliņš metiens vēl viens. 2 bīstami uzbrukumi. 1 punkts ar rezultīvākais spēlētājs. Viņš ir šo sezonu sācis komandā un priekšā doties, jā, uz debitanta šīs sezonas Rudolfa Petersona pirmajiem vārtiem. Toltēnoks izdara metienu garām vārtiem. Sago piespēle un labi spēlē Boroduška. Bloķēts metiens Boroduškas. Tiek iegrūst ar apmalē Boroduška. Šeit 7 zaudējumi. Pret Liepājas Kuršiem. Pretā Ulbrukas komandu. Pret vārtībā. Šeit tāds tagad saglabā bumbiņu. Nu, Martim Nelnim arī pirms spēles tagad tika jautāts par šo te. Un pavārtis krābi Devis Osītis. Nu, kā vienmēr Devis Osītis savā firmas gājienā dodas sastāvā. Bet, nu, runājot tādu, jā, par šiem spēlētājiem, kas ir pievienojušies, aizgājuši. 2 spēlētāji šo sezonu ir aizgājuši projām no Irlavas komandas. Zinām, Bondarenko, kurš ir kuldīgas Plodmales skolas audzēkļs, šodien aizdīja 10 spēles. Tātad ir 7. vietā ar 16 punktiem. Ja šodien sāc teikt pie 3 punktiem, iespēja viņiem ir apsteigt. Tātad Lekrings komanda. 100 piespēles. Visā līgā nevienam nav tik daudz. Un te bīstams uzbrukums sanāk bīstami un pāri vārtiem met. Abās spēlēs Irlavnieki tika pie uzvarām, gan Ādežos, gan arī Irlavā. Kā jau minēju, uzvar 7-4, uzvarētu piepildīt pēc pirmā perioda, kur Irlavnieki sāk abas spēles sākumu. Un šeit fiksēts pārkāpums un Toltēnoks dodas priekš. Ciliņš. Aktīvs Ciliņš dodas priekš. Ciliņš pats uzņems iniciatīvu. Un nav šeit noteikumi pārgājumus fiksēt. Un viņš spēlē. Briedis, apsbriežu metiens atvērt, kur Ansbergs ar roku. Rubenis vīriešu komanda pret Ulbrikas komandu. 15. spēles minūte, rezultāts 0-0. Bijuši un vārti! 1-0! Rezultātu atklāja Irlavas komanda. Nagliņš. Nagliņš var doties pats priekš, Nagliņš dodas cauri un Ciliņš aptur, kur skaisti un Ciliņš pats izdara metienu un vārti. Kas ar vārtu gūmu Nagliņu izsver? Tātad Boroduška. Un Nagliņš un šeit tagad. Osītis tieši met virsū šeit Ansbergam. 3-0. Panāk Irlavas komanda no laukuma centra. Šeit tiek gūti vārti pēc izspēles. Vārtiem šeit Krūmiņa metiens. Ciliņš. 4-0. Emils Krūmiņš panāk šajā spēlē. 20. Jā, Krūmiņam jau tas ir 20. Vārtu gūms. Un viņš ir 3. labākais, tikpat vārtu gūmi citā Emilam, kādam Matīsam Calmam. Piltiņš. Un atvēra šeit Doniņš un 5-0. Vārtu priekšas, kurā pilnībā nepiesakts panāk. Spēles uzvadās klāja Renārs Stančiks pēc Emila Krūmiņa piespēles. Un pēdējās 2 minūtēs vēl Irlavnieki var gūt 2 vārtus. Pirms Emils Krūmiņš pēc Gīnas Ciliņa piespēles. Panāk 4-0. Spēlās ar vārtu gūmu. Nu, rezultīva spēle arī ir Malmierā, kur pēc pirmā periodā 4-2. Un kā es par to stāstu, RBK sāc gūst vārds un pirmais vārtu gūms. 1-3. Nu, jāsaka, arī 3. vārti būtu tukšos, tā kā ļoti līdzvērtīga spēle bija visu laiku 1-2. Bet kamēr par to stāstu, šeit vārtu pārlikums. Par pasaules čempionātu, kas arī ļoti interesanti, tātad komanda izmaiņā. Apturēt šeit, teiks tāds uzbrukums, un tagad Tiltiņš piespēle vārti!
6-1 rezultāts kļūst par labu Irlavas komandai. Kļūdās, ka Irlavnieki izspēlē, var doties priekšu, sāc komanda Boroduškā. Osītis. Un kas par momentu. Atvēr Ulvis Ansbergs, glābj savu komandu no pārliecinoši. Ar 25 punktiem ir Baloža komanda. Viens zaudējums tikai Baložniekiem. Nu, un ja tā skatāmies, tas var būt interesanti, kā zinām, Baloži pagājušajā sezonā uzvarēja vīriešu 2. līgā. Un ja Baložiem izdotos tādā uzvarēt pagājušajā gadu 2. līgu un tagad 1. līgā. Tā šeit sako Nagliņām. Nagliņš ar laukuma stūrī, piespēle Osītim. Labi nostājās šobrīd darbē kā sāc. Un gandrīz izdodās atvērums, te garām vārtiem Rauls priekšu. Osītis. Tiltiņš. Labi spēlē Tiltiņš. Nagliņš. Nagliņš labs mediens, Nagliņš izpildīja. Nosies uz priekšu Krūmiņš. Pavārs stabu šeit trāva Klamer. Nu, visticamāk, ja nebūtu lēkājoša bumbiņa, bumbiņa lidot jau 7. reizi vārtos, bet pieminot 7. reizi, to, ko neizdara Klamers, to izdara 2. reizi šajā spēlē Ginčmaiņa. Doties uz priekšu, Irlavas komanda. Krūmiņš, vēlreiz un bumbiņa vārtos. Ar atkārtotu metienu Emīls Krūmiņš panāk 8-1. Klamers aktīvi tur. Boroduška pie bumbiņas tiek. Pēdējās 2 minūtes sākušās, nu šajā periodā 3-1. Irlavai ir vadība un te bīstams vēl viens moments un nav bumbiņu vārtos. Un šeit gandrīz izdodas Emīls Krūmiņš, var dodies lielā ātrumā Krūmiņš. Klamers Krūmiņam un tiek apturēts šeit Emīls Krūmiņš. Tagad vārdsargu Emīls Zīvērtu. Jā, nu Irlavas komanda arī šodien spēlē 2 pilnās maiņās un 1 uzbrukuma trīnieks. Un šeit Tiltiņš labi spēlē šeit. Glābj savu komandu Edgars Doniņš jau no 9 beigsies spēles. 3. periodā. 2. periods sākās labāk Sāls komandai. Kopumā tāda pēc 2 periodiem 24-14. Un 9-1. Ļoti ātri. Nospēlēts viņa 35 sekundes. Jā, nu viens vārtus ir vienā spēlē tikai Sāda guvusi. Tieši šajā spēlē par Osītis. Osītis Stratanam labi piespēle. Stratans un labi spēlē šeit ar roku Ansbergs starpā Lielvārdu un Lekarings, kur pēc 1. perioda rezultāts būs 0-0. Interesanti, jā, varētu padomāt, kāpēc Dēvids Osītis nav tātad uzaicināts, bet kamēr es to stāstu, Emīls Krūmiņš panāk 10-1 šajā spēlē, hat-trick, 3. vārds. Ļoti interesanti, jo tikko vēl spēlē pretā Liepājniekiem, jau 3. reizi tiksies abas vienības. Un bumbiņa ir vārtos. 2-10 panāk RBK Sāls komanda iebaksta kaut kā. Tur, redzam, arī spēlēm nav varbūt. Un šeit neaiziet uzbrukums līdz galam. Un te labi iespēja tagad apturēts tiek Vīmans, netiek tur pie metiena. Vīmanis. Un Briedis netiek pie metiena, tiek apturēts. Izdara Briedis šeit metienu, bet labi spēlē Irlava aizsardzībā. Nagliņš tur izmet ārā, bumbiņu piespēlē Saltēnakam. Saltēnaks izdara metienu un fantastiski spēle Ulvis Ansbergs. Un jāsaka, kādu piekopus, to viņam arī iespēja tikt pie 3. vārdu bumbiņa hat-trick. Un te noraidījums ir fiksēts pārkāpumi noteikti pret Emīlu Krūmiņu. Pešiks, Klamers un labi spēlē šeit Doniņš. Klamers. Un labi spēlē Edgars Doniņš. Vēlreiz atvēr un jātiek un tiek Doniņš pie bumbiņas. Un var Siliņš. Siliņš piespēlē un nav bumbiņu vārtos. Rauls Stratans. Fantastiski spēlē aizsardzībā. Boroduškā. Mazākumā var dodies priekš Grīslītis. Grīslītis. Labi spēlē šeit Riekstiņš aizsardzībā. Atgriežas Vīmans atpakaļ laukumā. Un Vīmans tagad izņēs viens pret viens un nav bumbiņa vārtos. Kas par momentu?
Osītis, tik šeit pie Ulas skaisti, vēlreiz spēle Ulas Zandbergs, tiešām visas uzslavas ir daudz metiens, viņš ir atvērījis un kādas 6, tiešām un vēlreiz Zandbergs atvēra šeit Stratana metienu. Ja viņam būtu trešie šodien, kā jāmeklēs, lai viņam citi veidi, kā tik pie hat-trick. Un te piespēl tādu Klamers, neizdodas Klameram tik pie metiena. Sekarevs, Vīmanis. Grīslītis, Kirmuškā, neizdodas pie metiena. Un Momija iekrīt kaut kā kuriozi šeit vārtos. Saltēnovs. Osītis. Pēšīgs. Un te iespēja Sārts komandai. Sākusies ir šeit sasteidzas saspēle, ir labas komanda, Saltēnoks, Stratans. Klameram neizdodas tik pie bumbiņas. Un garām vārtiem šeit spēcīgs metiens florbolistu. Kā 10-3 kopumā beigās pārspēja šeit ir labas komanda EBK Sāca.